Nu, labvakar! Visi, kas pieslēgušies šovakar tiešraidei, un arī tie, kas skatīsies mūsu ierakstā. Mani sauc Aija Pugačevska, un šodien kopā ar nutriciologu Indru Šmiti mēs runāsim par mūsdienās ļoti, ļoti aktuālu problēmu, un tās ir alerģijas. Alerģijas tiešām ir, es ceru, ka mani dzird, viss kārtībā, ja? Jauki. Tiešām ļoti populāra problēma, ar to saskarās 30% no pasaules iedzīvotājiem, un saskaras ne tikai pieaugušie, bet arī bērni jau pavisam mazā vecumā. Tāpēc šī problēma, jā, ir tiešām aktuāla. Un pirms ķerties teorijas daļai, gribētu apjautāt klātesošos, kā jums ir ar alerģiju. Komentāros ielieciet vieninieku, ja jums pašiem ir alerģija, divnieciņu, ja kādam no paziņām vai ģimenes locekļiem ir alerģija, un nullīti ielieciet, ja jums ir bijusi alerģija, bet jūs esat to uzveicis. Ļoti, ļoti interesanti uzzināt, kāda statistika ir klausītāju vidū. Jā, divnieciņi, nullītes. Jā. Ļoti dažāds tas balsojums, bet katrā gadījumā tēma ir aktuāla arī starp klausītājiem. Lūk, tad mēs varam aizt prezentāciju. Jā, alerģijas mēdz būt tiešām ļoti dažādu veidu, dažādās stadijās. Ja viņas ir netik izteiktas un viegli paciešamas, tad liekas, kas briesmīgs, bet ja ir šie alerģiju sāsinājumi, tad jāsāk domāt, kā ar to visu cīnīties. Bet klasiskā šī risināšanas metode, ko piedāvā doktori, ir pa lielam šie antihistamīni, dažādi hormonālie preparāti, kas tikai cīnās ar sekām, bet nestrādā ar cēloni. Tad šodien mēs parunāsim, kā tad dabīgā veidā uzveikt alerģiju un atrisināt to pavisam, lai pienākot kārtējiem pavasarim nebūtu atkal pārsteigums, ka man ir atkal alerģija. Un kas tad ir alerģija? No grieķu valodas tas nozīmē reakcija uz svešo. Tas nozīmē, ka organismā ir iekļuvis kaut kas svešs, ko mūsu imunitāte neatpazīst, un cenšas to apkarot un no tā atbrīvoties. Ja mēs uz to tā paraugāmies, tad liekas, ka alerģija nav nekas slikts, jo kā gan citādāk būtu, ja mūsu organisms necīnītos un neizvadītu no organisma lieko. Tā ir tāda vienkārši organismā aizsarg reakcija. Tā, nākamais slaidiņš. Jā, un kādas tad ir visbiežākās alerģijas? Tieši šobrīd aktuāli ir šie ziedputekšņi. Nākamā populārākā ir putekļu ērcītes alerģija. Tāds seko alerģija no dzīvnieku spalvām, pārtikas nepanesamības, un tieši šie alerģiskie produkti, pie kuriem pieskaitām ir rieksti, piens, olas, medus. Bieži vien alerģiskas reakcijas ir arī no kukaiņu kodumiem, šad tad arī no medikamentiem, tieši citiem ir šī reakcija uz penicilīnu, kas ir antibiotiku sastāvā, taču visa izplatītākā kombinācija ir tieši šī alerģija no putekļiem un ziedputekšņiem. Jā, tas ir arī stāsts īstenībā par manu meitu, jo viņai mūždien arī aizejot pie lora, vienmēr tika konstatētas šīs zilganās gļotādas degunā, un vēl viņai bija arī piena laktozes nepanesamība. Tā kā manai ģimenē bija šīs divu veidu alerģijas, bet kā mēs viņas uzveicām, par to es pastāstīšu vēlāk rezultātu sadaļā, bet tagad ejam tālāk. Un kādas tad ir biežākās pazīmes? Tā var būt šķaudīšana, apsērtušas niezošas acis, iesnas,
apgrūtināta elpošana, kad vienmēr ir šis aizliktais deguns, klepus, kas ir ieildzis, teiksim, pēc ilgstošām slimošanām, pēc vīrusa. Šeit tad gadās, ka tas klepus nepāriet vairāku mēnešu garumā un izveidojas šī bronhiālā astma. Varbūt tūskas, dažādas ādas problēmas, teiksim, atopiskais dermatīts, dažādi izsitumi. Un, ja ir pārtikas nepanesamība, tad šie simptomi var būt caureja, slikta duša, vēmšana un arī reumatoīdie artrīti, kas var būt ļoti ilgstoši un sāpīgi. Tā. Bet, kāpēc tieši pavasarī ir novērojami šie alerģiju sāsinājumi? Tas, ka alerģija sākas pavasarī, nenozīmē, ka tā ir jums tagad tikko parādījusies kā tāds kaut kas nesaprotams un mistisks, un tieši šobrīd tā tas nav, bet jums alerģija ir cauru gadu, tikai pavasarī. Šie putekšņi, kas parādās, ir kā tāds pēdējais piliens mūsu jau tā piesārņotajam organismam, kurš netiek galā ar uzkrāto toksīnu slogu. Un šie alergēni pieliek tā kā punktu, un mūsu organisms vairs nespēja normāli to visu izvadīt un atbrīvot no sevīm. Un, ja arī mūsu šie izvadu orgāni, nieres, aknas netiek galā, tad pieslēdzas, protams, arī lielākais izvadu orgāns āda. Pāriesim uz nākamo slaidiņu. Un ir tātad divu veidu tipi cilvēki iedalās. Tātad ir ārējais tips un iekšējais tips. Ārējam tipam šī reakcija notiek uz ādu, tātad parādās šie izsitumi, pumpas, kad pieslēdzās āda kā lielākais izvadu orgāns. Un iekšējais tips ir tad, kad šie toksīni krājas iekšpusē. Un rodas cistas, miomas, dažādi jaunveidojumi, organisms tā kā šos toksīnus sapako un slēpj organisma iekšpusē. Un runājot par pirmo gadījumu, kāds dermatoloģijas klīnikas vadītājs ir teicis, ka viņu pacienti nekad neslimo ar onkoloģiju. Tas nozīmē, ka visi toksīni viņu pacientiem tiek izvadīti caur ādu. Un, ja mēs skatāmies uz šiem diviem tipiem, tad grūti ir izvērtēt, kuram ir paveicies vairāk, kuram netik ļoti, jo, ja tas viss iet uz āru, tad mēs vismaz to redzam un cenšamies risināt, taču, ja tas slēpjas organisma iekšpusē, tad bieži vien mēs to varam nokavēt, palaist garām un varbūt vēl sliktākas sekas tam visam. Un kāpēc rodas šīs autoimūnās saslimšanas, kad mūsu imunitāte uzbrūk mūsu pašu šūnām? Ja šie toksīni, viss piesārņojums, sēnītes, baktērijas ir mūsu starpšūnu šķidrumā, tad organisms vēl ar tiem spēj tikt galā un var izvadīt. Bet, ja šie patogēni jau ir iekapsulējušies mūsu šūniņās iekšā, tad imunitāte uzbrūk mūsu šūnai, uzskatot to kā tādu apdraudējumu un uzbrūk savām šūnām. Un tāpēc veidojas šie autoimūnie procesi. Kāpēc pavisam maziņiem bērniņiem uzreiz jau pēc dzimšanas ir šīs alerģijas? Te nav vainojams paša bērniņa organisms, bet gan māmiņas organisma tīrība. Ja mamma nav iepriekš regulāri attīrījusies, ja viņai ir bijis šis organisma piesārņojums, tad bērniņš jau izejot dzemdību ceļiem saņem visus šos patogēnus sev līdzi un arī nodot māmiņā šīs netik labās vielas caur pienu, jo piens īstenībā nav sterils, un ja mēs pienu paliktu zem mikroskopa, tad mēs tur redzētu, cik daudz tur ir dažādu sēnīšu, baktēriju
un netika labvēlīgu vielu priekš mūsu bērniņa. Tāpēc mēs parasti iesakām māmiņām, ja plāno grūtniecību, tad iepriekš jau iziet šo organisma attīrīšanās kursu, vai arī, ja tas ir nokavēts, tad arī barojot bērniņu ar grūti var lietot šos nutrientus, lai bērniņš saņem šīs vielas un vēlāk neizveidojas šī atopiskie dermatīti vai arī kolikas, vēdergraizes, kas bērniņiem jau ātri vien ir pēc dzimšanas praktiski uzreiz. Tāpēc, tādas ir mūsu rekomendācijas. Un laikam ir jau Indras sadaļa, par slēptajiem iemesliem, kas veido alerģiju, šie 5 slēptie cēloņi un par risinājumiem, tad Indra pastāstīs tālāk. Jā, labvakar visiem! Labvakar visiem, kuri vēlas uzzināt šo informāciju, lai nebūtu katru gadu no jauna atkal atkārtotos šīs problēmas, bet lai varētu atrisināt vienreiz un par visām reizēm šos cēloņus un tikt ar to vispār galā. Tāpēc šeit es gribēju uzskaitīt šos slēptos alerģiju cēloņus, jo liekas, ka mums ir alerģija no tā ziedputekšņa, mums ir alerģija no tā siena, no tā augļa, no tā kaut kāda dzīvnieka spalvām vai vēl no kaut kā. Un tad mēs mēģinam no tā izvairīties. Bet pamatā tam visam var būt šie cēloņi, kā viens no tiem zarnu disbalans, ir bojāta gremošanas sistēma, līdz ar to arī imunitāte nestrādā. Aknu pārslodze. Aknas Aija jau pieminēja, kad aknas ir svarīgs detoksikācijas orgāns, un ja tas mums ir pārslodzē, tad arī mums, protams, nevarēs attīrīties pienācīgi asinis un veidosies šī toksiskā vide organismā. Protams, arī ūdeni mēs par maz daudz lietojam par maz. Un līdz ar to arī mums nespēja organismā skaloties ārā, ja arī kaut kas ir nokļuvis mūsu organismā, tas nespēja izskaloties. Hronisks stress, kas ir mums ikdienā, man liekas, tagad ir vienkārši visiem šis stress, un nepārtraukti hronisks stress skābina mūsu organismu, un līdz ar to organismā skābā vidē patīk dzīvot patogēnai videi, un šis viss rada tādu aburto loku, kad mūsu organisms netiek vaļā ne no kā, viņā tikai arvien vairāk viss sāk uzkrāties un apgrūtinās šī visu orgānu darbība. Un arī toksiskā vide, par ko es vairāk tuliņās pastāstīšu nākošajā slaidā tad arī. Un tieši šī toksiskā vide ir tā, no kā mums ir jātīra organisms. Un tie ir toksīni, jo kā toksīnus mēs varam uzskaitīt kā smagos metālus. Tās ir vecas pannas, lētas rotas lietas, piesārņots ūdens, viss apkārt, kur gaiss, ko mēs elpojam, tas viss mums ir piesātināts ar toksiskām vielām, un to visu mēs uzņemam savā organismā, un organisms nespēja vairs to izvadīt ārā. Pesticīdi, dažādi, kas ir gan augļos, dārzeņos, tāpat tās arī toksīni var būt šie plasmasas savienojumi, gan plūdeles plasmas, kas ir tas parastais, vienkāršais, mīkstais plasmas, tāpat tās ar ēdienu iepakojumi, kuros tagad pat piedāvā pat sildīt mikroviļņu krāsnī ēdienu, un mēs uzņemam šīs plasmas vielas savā organismā, ko organisms nespēja izvadīt. Tāpat arī pelējuma toksīni dažādi, tās jau ir sēnes un veca maize, bojāti rieksti vai mitras telpas, arī sadzīves ķīmija, kas mums ir kā dažādi tīrīšanas līdzekļi, gaisa atsvaidzinātāji, mašīnā tiek liktas visādas smaržvielas, un tas viss mūsu organismā nonāk gan caur elpceļiem, gan caur ādu, un tas viss piesārņo mūsu organismu. Tāpatās arī mums meitenēm kosmētika, kas ir nagulakas, arī smaržas, šampūni, krēmi, un, protams, gaisa piesārņojums, gan visas auto izplūdes gāzes, cigarešu dūmi un arī citi faktori. Protams, arī jāvērš uzmanība par to, ka
dažādas sēnes varbūt nokļūt mūsu organismā, kas dabīgi dzīvo arī mūsu zarnās, protams, un arī uz ādas, bet problēma sākas tad, kad tās sāk dominēt mūsu organismā jau par daudz, un tad tās sāk kairināt zarnu trakta sieniņas, veido šo te caurlaidīgo zarnas sindromu, un tiek nepilnīgi sagramotas vielas, jau nonāk tad asins ritē, un organisms imunitāte arī sāk reaģēt līdzīgi kā uz alerģisku reakciju. Līdz ar to arī sēnes, baktērijas, vīrus, parazīti noslogo šo te mūsu organismu un var veicināt arī histamīnu uzkrāšanos un parādās nieze, izsitumi, jo pašas par sevi ne sēnes, ne baktērijas, ne vīrusi nav alerģiski, ja? Bet viņi rada šo vidi, piesārņo mūsu organismu un vienkārši rada labvēlīgu vidi šīm te alerģiskajām izpausmēm. Arī baktērijas nav tieši alergēns, ja? Bet tās var izjaukt līdzsvaru organismā un tas arī veicina šo te alerģiju, jo veidojās sliktās baktērijas sāk dominēt mūsu zarnu traktā, labās samazinās, un tālākais process jau ir šīs te arī alerģiskās reakcijas. Pēc vīrusiem mūsu imunitāte krītās, organisms kļūst jūtīgāks, sāk reaģēt uz dažādām pat nekaitīgām vielām, un arī vīrusi ļoti rada bļotādu bojājumus. Bojā elpceļus, zarnu bļotādu, un alergēniem tādā veidā ir arī vieglāk iekļūt organismā un palielinās šis infekciju risks. Par parazītiem runājot, protams, kad ir visa veida parazīti, no kuriem arī mums ir jāatbrīvo organisms, jo atkal imunitātei ir jāstrādā, lai tiktu ar viņiem galā, un jo mums ir tīrāks organisms, jo arī mums būs vieglāk imūnsistēmai strādāt un darboties. Un kur tad mums uzkrājas šie toksīni, visi iepriekš nosauktie? Tā ir gan āda, gan gļotāda, tātad zarnu trakts, visi augšējie elpceļi, bronhi, tāpat tās arī iekšējos orgānos, gan aknās, aizkuņu dziedzerī, plaušās, endokrīnās sekrēcijas dziedzeros. Tas jau ir tiem cilvēkiem, par ko Aija minēja, kā otrā veida, ja, kuriem nav šie te ārējās izpausmes, bet ir iekšējās. Un arī var būt saistāvtos gan asinīs, gan limfā, gan starpšūnu šķidrumā, locītavās muskuļos. Tā kā visā mūsu organismā var uzkrāties toksīni. Un, ja mēs runājam par zarnu traktu, tad tievā zarna mums ir aptuveni 5–7 metri gara, un no tās mums būtu jāuzsūcās visām labajām vielām, ko mums vajadzētu mūsu organismam, lai viņš varētu pilnvērtīgi funkcionēt. Resnā zarna mums ir apmēram 1,5 metra gara, un tur mums uzsūcās ūdens tieši no resnās zarnas, un līdz ar to ir jāsaprot, ka jo mums būs tīrāks zarnu trakts, jo mēs arī varēsim labāk uzņemt šīs te labās visas vielas, kas nepieciešams mūsu organismam, bet ja zarnu trakts būs piesārņots, būs netīrs, šeit arī attēlā var redzēt, pa kreisi varam redzēt šo te veselo zarnu, kur visas gļotādas šūnas ir kopā savienotas, un caur viņām iziet cauri tikai attiecīgi tās vielas, kas ir nepieciešamas caur asinsritē nonākt, un pārējās visi toksīni, visi mikroorganismi nevajadzīgi aiziet tālāk pa zarnu traktu uz izeju. Bet pa labajā pusē mēs redzam šo te caurlaidīgās zarnas sindromu, jau iekaisusi zarna, kur šīs te visas toksiskās vielas, ja organisms ir pārskābināts, ir daudz dažādas baktērijas, vīrusi, sēnes, tad tiek bojāta šī te zarnu trakta gļotāda, tieši tāpatās tas tiek bojāts arī ar medikamentiem, it sevišķi antibiotikām. Un caur šiem te zarnu trakta gļotādas bojājumiem rodās tādas spraugas, un caur šiem savienojumiem, tad caur šīm te spraugām, tad arī toksīni, glutēns, nesagramotas pārtikas molekulas nonāk asinsritē.
un tas ir pirmais ceļš uz to, kad parādās šīs te alerģiskās reakcijas. Tas ir gan par iemeslu dažādiem sistemātiskiem iekaisumiem, gan autoimūnām saslimšanām, tāpat tās arī pārtikas nepanesamībai, un jā, arī tam, kad mūsu organisms tiek apgrūtināts, noslogots, rodās šie te nogurums, dažādi nepatīkami simptomi, un jā. Tāpēc pirmais ir, kam jāpievērš uzmanību, ir organisma attīrīšanai, zarnu trakta sakārtošanai. Jo zarnu trakts mums ir tā gremošanas sistēma daļa, viena no gremošanas sistēmas daļām, un tās uzdevums ir sagramot pārtiku un uzsūkt barības vielas netīrā zarnu traktā. Tas nevar notikt. Tātad arī nodrošināt imunitāti, jo 70% imūnšūnas atrodas zarnās, un arī izvadīt toksīnus un atkritumu vielas. Un, lai viss šis varētu noritēt veiksmīgi, ir zarnu traktā ir mikrobioms ar triljoniem baktēriju, sēnīšu un citu organismu klātbūtni, kas dzīvo zarnās un palīdz gan sašķelt pārtiku, sintezēt vitamīnus, regulēt imunitāti un pasargāt no infekcijām. Tāpat tās arī, protams, atbild par mūsu garstāvokli, par mūsu labsajūtu, par hormoniem un arī par svaru. Tāpat tās arī kontrolē iekaisumus un ietekmē enerģiju un ādas stāvokli. Jo mikrobioms ir jau pierādīts, ka tās ir otrās smadzenes, un tam ir tieši saikne ar smadzenēm, ietekmējot emocijas, enerģiju un koncentrēšanos. Un arī tiek jau uzskatīts, ka tas ir trešā nervu sistēma. Un kā tad mēs varam sev palīdzēt un sakārtot organismu, lai mēs varētu pilnvērtīgi iet un baudīt jebkurā gada laikā, jebkurā vietā, kur mēs ejam, ka mums nav jāuztraucās, kad ejot ciemos būs kaķi tur un man būs tur pamps deguns ciet un sāks asarot acis, jeb arī kaut kur aizejot ēst, mums ir jāapjautājās, vai tur nav rieksti ēdienam klāt vai vēl kādas lietas, kas varētu izsaukt alerģiju, jo arī tieši par riekstiem runājot, rieksti ir noteikti jāmērcē, jo viņos ir iekšā tādas vielas kā fermentu inhibitori, un tās ir vielas, kas traucē gremošanas fermentiem strādāt. Un tāpēc mūsu pakās ir iekļauti iekšā gremošanas fermenti, kas atbalsta mūsu organismu un palīdz visu sagramot to, ko mēs esam apēduši, bet, jā, protams, ar riekstiem ir jāskatās, viņi ir jāizmērcē, viņi ir noteikti, rieku šķirnes ir jāmērcē noteiktu laiku, un par to jau ir cits stāsts, bet šodien vairāk tad parunāsim par to, par veselības koncepciju, ar ko tad ir jāsāk, lai mēs varētu attīrīt savu organismu un atbrīvoties no šīm te alerģiskajām reakcijām. Tātad pirmais ir pakāpieniņš, tas ir mums toksīna izvadīšana, ko mēs varam sākt vai ar Go paku vai ar Coral Detox Plus paku. Tad nākošais solis ir pretperstārā programma, kad mēs atbrīvojam organismu jau no apakšķīrniekiem. Tad nākošais posms ir, kad mēs tīram mūsu zarnu traktu tā ļoti nopietni ar dziļo zarnu traktu tīrīšanas programmu. Un tālāk jau tad ir šūnu uzturs un aizsardzība attiecīgi pēc vajadzības katrs lietot tos produktus, kas vairāk ir nepieciešams tieši konkrēti viņam. Bet vairāk es gribu pastāstīt tieši par šo te pirmo paku Coral Detox Plus, ar ko vajadzētu sākt. Un tā, es noņemšu nost tagad prezentāciju. Un jā, tā tad šī te, tā es pati sev neredzu, bet labi, gan jau jūs man redziet. Šī te būs tā paka, ar ko mēs ieteiktu sākt tajos gadījumos, ja sevišķi ir alerģijas, tad, jo viņā ir iekļaut iekšā mums šādi te produkti, kā Coral Mine, ar ko mēs bagātinam savu ūdeni.
tas ir bioloģiski pieejams ūdens kļūst mūsu organismam, un mēs varam izvadīt ārā no sava organisma visus ūdenī šķīstošos toksīnus, kas ir ap 80% kopā ar H-500. Un arī šis te ir lielisks komplektiņš tanī mirklī, ja ir sāsinājums kāds ar alerģijām. Tad mēs arī lietojam šo te korāla maisiņu, liekam uz puslitru, jau tādu koncentrētu ūdeni siltu dzeram pa malkam, varbūt pat vairākas reizes dienā, bet koncentrētu ūdeni. Arī lietojam klāt mūsu Jā, un tādā veidā mēs sārminam savu organismu un ļoti ātri arī varam novērst šīs te alerģiskās reakcijas, ja pēkšņi tās ir sākušās. Un tad vēl komplektā ir iekļauts asimilators, kas ir fermentu komplekss, ko es jau pieminēju pie tiem riekstiem, jā, jo fermentus izstrādā mūsu aizkuņu dziedzeris, bet aizkuņu dziedzerim tie fermenti ir iedoti tik, cik ir iedoti katram mums savā dzīvē. Ja mēs viņus jau esam iztērējuši, līdz ar to mūsu organismam kļūst arvien lielāka slodze, daudzus ēdienus sagremot, jā. Tāpēc bieži vien jau, kad vecāki cilvēki, jā, Ziemassvētkos vairs tos zirnīšus neēd, jo grūti sagramojās. Bet asimilators ir fermentu komplekss, kas palīdzēs sašķelt un izvadīt ārā no organisma visu, gan to, ko mēs esam apēduši, gan arī to, kas mums nav vajadzīgs. Ja mēs viņu dzersim tukšā dušā, tad arī viņš attīrīs asinis. Līdz ar to arī, ja ir kaut kāds sāsinājums, alerģiju, tad noteikti mēs lietojam asimilatoru, kas palīdzēs visu sašķelt un izvadīt no organisma. Tad vēl komplektā ir korāla lecitīns, kas ir nepieciešams kā taukskāpe mūsu visām nervu šūniņām, visiem šūnu apvalciņiem, un arī ir lielisks atbalsts aknai, jo kā jau mēs minējām, kad akne ir lielākais detoksikācijas orgāns un mums viņai ir jāpalīdz darboties, ir sevišķi šī mirklī, ja ir kādas problēmas jau ar alerģiskām reakcijām. Un tātad šie divi produkti arī būs tie, kas no organisma izvadīs gan tieši taukos šķīstošos toksīnus un palīdzēs darboties izvadu sistēmai. Vēl komplektā klāt ir korāla alfa, kas ir zālīte lucerna, kas atpazīst nieru kodu, un arī nierē mums ir nepieciešams atbalsts. Tieši tāpēc šī mirklī mēs arī, ja ir akūta situācija, lietojam šo te produktu, un arī pie komplekta mēs viņu lietojam, jo palīdz gan organismam pierast pie šī te īpašāka korāla maina ūdens, jo tomēr tas ir savādāks nekā ikdienā mēs esam dzēruši, un palīdz izvadīt arī toksīnus no nierēm, un tāpat tās palīdz, ir kā sorbents arī mūsu organismam. Un vēl komplektā ir pentokāns, kas atbalsta mūsu šo te pievada labāk asinis mūsu šūna, mūsu kapilāros pievada asinis, līdz ar to tiek apasiņoti visi orgāni, labāk dod enerģiju mūsu organismam un arī mazina tūsku. Ja ir pēkšņi kaut kāda izveidojusies jau tūskainība, kas ir parasti arī pie alerģiskām reakcijām, tad pentokāns ir arī viens no tiem, kas ļoti labi palīdz mazināt tūsku. Vēl plus, tas bija tas, kas ietilpst šajā te komplektā, jā. Tāpēc ir jāsāk ar šiem produktiem tīrīt organismu, un tad jau mēs pēc tam varam arī skatīties, kad, ja tomēr ir kaut kādā mirklī mums parādās šīs alerģiskās reakcijas, tad vēl, kas ir jādara, noteikti ir jādod vēl lielāks atbalsts aknai, un to mēs varam izdarīt ar Fandetox tēju, atbalstot aknu, un varam lietot arī vai nu artišoku, man patreiz nebija mājās, bet vai arī korāla burdaku rūt, kā aknu atbalstu. Taisam kā tēju, 2-3 kapsulas uz krūzi, silta ūdens, ļoti garšīgas tējas ir, mēs arī dodam visu laiku cilvēkiem pagaršot, un viņi saka, tiešām ļoti garšīgi. Jā, Vineta raksta, labi samazina tūskas, jā. Un arī MSM produkts. Arī tas ir sērs,
kas arī samazina tūskainību. Tā kā šie produktiņi tad būtu forši, ja stāvētu mājās tiem cilvēkiem, kam ir alerģijas. Un, protams, arī mēs varam lietot klāt arī Paude Arko, jo, kā jau es minēju, tad arī var būt sēņu kāda invāzija, kas ir vainīga pie šī te mūsu alerģiskā simptoma. Tāpēc šie te visi kompleksā produktiņi arī būs jau arī nākošā mēneša programmā, kad ir pretparastārā programma, bet, jā, ja ir akūtas situācijas, tad šos visus varam lietot. Ja, protams, ir kaut kāda ļoti stipra izsitumi uz ādas un tādas nepatīkamas reakcijas, tad mēs arī varam izmantot, protams, mūsu jauko emu eļļu tīro vai emu ar tējas koku, kas arī nomierinās ādu un dos tādu atvieglojumu. Tā, kas mums tālāk? Es laikam likšu tad prezentāciju un tālāk mēs tad parunāsim. Jā, es tad vēl tālāk arī paaicināšu uz projektu, kas mums sākās tagad aprīlī. 1. aprīlī jau nevar rakstīt, ka sākas projekts, jā, tad jau neviens neticēs, ka sākās projekts, bet droši var pievienoties līdz pat 7. aprīlim projektā, kurā mēs sāksim attīrīt organismu. Tie, kas vēl to nav darījuši, tieši ar šo te komplektu, lai pamazām mēs varētu tanī mirklī jau, kad mums te viss pavisam sāks plaukt un ziedēt, lai jau jūs redzētu tos rezultātus arī tie, kam ir šīs te jau problēmas sākušās. Tā kā noteikti, ja jūs gribat pievienoties šim projektam, tad sazinieties ar to cilvēku, kas jūs uzaicinājuši šo Zoom vai jums iedeva šo te ierakstu, un jautājiet viņam, kā to izdarīt. Bet tālāk tad iesim mēs jau pie rezultātiem, jo man liekas, tā ir tāda ļoti forša un garšīga sādaļa, kad cilvēki, tie, kas ir ilgāku laiku jau bijuši saskārušies ar šīm te veselības problēmām, var viņas atrisināt un par to arī mums pastāstīt. Tā kā mums būs daži video ieraksti un pēc tam arī es došu vārdu meitenēm, kas ir pieslēgušās. Tā pirmā būs mums Lāsma Luks. Jūs dzirdiet? Nedzirdam. Nedzirdat, jā? Ok. Es tuliņās pa jaunam uzlikšu. Tā. Sveiki! Vēlos padalīties ar savu pieredzi, kāda man tā bija. Tātad, kad man bija diezgan mokoša alerģija. Alerģija pret bērzu un osi man sākās pieaugušā vecumā, aptuveni pirms kaut kādiem 5 gadiem. Tas bija tā, kad katru gadu no februāra beigām, marta sākuma līdz augusta beigām, jeb septembra sākumam, tas ir kā kuro gadu, tātad respektīvi veselu pusgadu, man bija alerģija tātad pret bērza un alkšņa putekšņiem. Un tā kā es pati dzīvoju pie meža un īstenībā bērzi mums ir visur un kā man alergologs teica, tātad 500 metru radiusā, tikai ja 500 metru radiusā nav neviens bērs vai osis, tikai tad es varētu nedabūt šos mokošos simptomus. Mani simptomi bija tādi, kad es kasīju, plēsu ārā acis, jo man viņas ļoti niezēja. Es šķaudīju vairākas reizes dienā, 30 reizes pēc kārtas, tas ir ļoti mokoši. Un, protams, ka pa virsmu tam man bija tātad, ļoti lielas iesnas, un iesnas man bija būtībā 2 reizes mēnesī. Tā, un tad, protams, es staigāju tā kā narkomāns, man visu laiku katrā somiņā bija līdzi otrivins, es lietoju antihistamīnus ļoti regulāri būtībā visu laiku.
Un tad mans labākais draugs īstenībā bija Actifed medikaments, kas ir nopērkams arī aptiekā. Un to es lietoju tātad, 2 reizes mēnesī, jo 2 reizes mēnesī man bija pat pietiekami liels iesnas. Nu, un tad es iepazinos ar koncepciju. Un tad, kad es jau pēc sāku iet detoksu, tas bija tieši pirms gada, martā, tātad no tā laika man vairāk nav bijuši nevieni simptomi. Un jā, tā kā droši iesaku visiem pamēģināt, jo veselība mums ir tikai viena, nepiesārņot savu organismu ar tiešām nevajadzīgiem medikamentiem, ja to var izdarīt ar organismu attīrīšanu. Lai visiem veiksmīgi atā. Labdien! Mani sauc Marika Pūma. Apmēram 25 gadus pavasaros mocījos ar alerģiju. Man iezēja acis, tecēja deguns, nevarēju ēst atsevišķus produktus, tā skaitā riekstus, mandeles, zemesriekstus. Man bija alerģija no svaigiem burkāniem, zaļiem zirnīšiem. Griezos pie alergologa, kurš man veica testu. Pēc testa noteikšanas man konstatēja, ka man ir alerģija no kārtiem, bērziem un augšņiem. Ja kaut 1000 km radio kaut ko plaukst šie koki, tā alerģija bija pie manis. Lietoju dažādus antihistamīnus, lai mazinātu simptomus, un tā es sadzīvoju visu šos gadus. Pēc detoksa konstatēju, ka šīs alerģijas vairs man nav. Un 3. reizi, tas ir šodien sāku iet detoksu. Silti iesaku visiem tiem, kam ir šādas te problēmas, pamēģināt šo koncepciju un varbūt arī jums palīdzēs. Paldies! Nu, ko lai saka, arī man bija pienācis tāds laiks, kad bija jāsāk padomāt par veselību, kad nepietika tikai ar to vien, kad gāju pie ārstiem, pie dermatologa, smērēju ziedes, protams, dzēru zāles un uzticējos, bet, diemžēl, tas man neko nepalīdzēja. Tā es mocījos ar savu alerģiju 2 gadus. Pirmā gadā man vairāk tas parādījās tā kā pavasarī. Es jau sāku domāt, kad varbūt tas ir saistīts ar ziedputekšņiem vai pavasari kā tādu. Kaut gan iepriekš man nekad nebija tādas alerģijas. Man viņa vienkārši izpaudās tā, kad radās pumpas pa visu ķermeni, sāka niedzēt, it sevišķi visvairāk niedzēja naktīs. Tad, protams, tu nejūti miegā, cik tu atkal nokasi sevi. Nu, un tā tas pagāja. Laiciņš it kā sākumā ar tām ziedēm un zālēm tiku galā. Es pat neatceros vairs, kas tie bija par nosaukumiem, jo viņu bija daudz. Tad vasarā man ļoti bija, arī nevarēja pat saulē rādīties, atkal tas parādījās, sarkanie pleķi un niedze. Tad kaut kā atkal dabūju ar tām smērēm un zālēm nost, pagāja tā kā ziema, nu jau nāca atkal pavasaris, un pavasara beigās atkal tas pats sākās. Nu, un, protams, man tas jau sāka jau tracināt, un es sapratu, ka tām ziedēm un smērēm nekas vairs nebūs līdzēts. Nu, tad es arī sociālos tīklos redzēju Diānas rezultātus, kā viņas cīnījās ar savām ādas problēmām. Nu, un es arī nolēmu pamēģināt, attīrīju organismu, un, jau teikšu, ir pagājis 1,5 gads, un man nav nekas vairs atpakaļ atgriezies, un es jūtos labi. Tā kā es iesaku visiem, nekas sliktāks nevar būt, jo tu attīri organismu ar dabas produktiem, un tās nav nekādas ķīmiskas zāles, un tur nevajag būt lielam ārstam, lai pats domātu par sevi. Jā, un paldies meitenēm par dalīšanos, un tagad es došu vārdu Jekaterinai Kurusai, kas padalīsies ar savu rezultātu arī, un es uzlikšu arī viņas attēlus. Jā. Labvakar!
Labvakar! Man stāsts ir no 24. gada, kad man no stresa parādījās sarkani pleķi ap actiņām. Un tā kā es strādāju medicīnā, un man bija šī iespēja apmeklēt speciālistus, un sāku es ar dermatologu, un dermatologs nosūtīja pie alergologa, alergologs pie oftalmologa, un tā. Un atkal sākās dermatologs, alergologs, un tā janvāra, februāra 24. gada apmeklēju speciālistus. Uzlabojumu nebija, bija strikta diēta, alergēnus neatrada, un arī kosmētika tika nomainīta, var sakot, riņķu dances, bet uzlabojumu nebija. Un tad es caur sociāliem tīkliem iepazinos ar naturapāti Sanitu Kozļakovska, kas man pastāstīja par veselības koncepciju. Un es ļāvos. Skepse man nebija, par ko man ļoti bieži prasa, vai tev bija skepse vai nē, bet es biju tā kā, godīgi sakot, izmisumā. Jo ar sarkaniem pleķiem, ar acīm, diezgan nepatīkami bija staigāt. Un tad, protams, es izgāju visu koncepciju, un rezultāts jau bija pēc Detoksa Plus. Uzreiz pēc mēneša, kad no pirmo posmu izgāju. Un tad man parādījās vēl vairāk uzlabojumu, kad pēc visas koncepcijas man pazuda gan piena sēne, gan alerģija. Tas bija pirmais, Un arī man svars samazinājās, tā kā ne tikai no alerģijas tiku, bet vairāk un vairāk visu laiku pēc katras attīrīšanas. Jau es esmu 3 reizes attīrījis savu organismu, pēc katras attīrīšanas man visu laiku kaut kas nāk, tā kā tādi mīnusi, kaut kādi, uzlabojas rezultāti vēl un vēl un vēl. Tā kā es tiešām rekomendēju, un tagad man arī bērni attīrās un vīrs attīrās pa šiem te 2 gadiem. Ļoti daudz rezultātu aptiekā. Es arī vairs neiepērkos, jo pilnīgi šī kompānijā es atradu to, ko es sen jau meklēju. Jo es biju viens no pastāvīgiem pircējiem aptiekā, bet tagad es vairs tur neiepērkos, jo man neviens aptiekas zāles man nepalīdzēja. Tā kā šeit ir tiešām tas, kas man patīk, dabīgie produkti, un tas viss arī strādā, jo medicīniskie produkti man, diemžēl, nepalīdzēja. Kaut kā tā. Paldies, Jekaterīna, par tavu pieredzi. Paldies. Un tagad es vēl došu vārdu tad arī Vinetai Vanagai, lūdzu. Labvakar! Labvakar visiem! Es klausos, ka daudzām meitenēm tie ir bijusi alerģija uz ziedputekšņiem un piemina visādus augus ārā, kokus. Man arī bija alerģija uz ziedputekšņiem, kaut gan es esmu tāds cilvēks visu dzīvi praktiski nodzīvojis līdz kaut kur 45 gadiem bez alerģijas. Un pēkšņi vienā dienā, ejot gar jūru, es nesapratu, kas ar mani notiek, jo es sāku šķaudīt nenormāli. Tas bija māja mēnesis, tad, kad jau sāk viss ziedēt, viss skaisti, cilvēks staigā gar jūru, un es šķaudu, asaras tek, puņķi tek, un es nesaprotu, kas ar mani notiek. Es sazīmēju, kā tā problēma, tā tad ir tas, kas lido gaisā, jo tenīs momentos, kad es izgāju ārā, tieši tāpās man nekas nebija, bet izejot ārā, man vienmēr vajadzēja turēt rokā kabatslakatiņu, jo vienā momentā, kad es eju pa ielu, man vienkārši sāka no deguna tecēt, un man bija kaut kam kabatslakatam jābūt priekšā, lai tas, kas tek, nepaliktu vienkārši neietecēt pa visu seju. Tādi man bija 3 pavasari. Es nekādas zāles nelietoju. Tagad meitenes pārējās, es sapratu, ka tātad tie ir ziedputekšņi, jo es savilku šīs te paralēlas, un es sapratu vienu, kad es labāk pašņaukāšos nekā iešu kaut kādu zāles lietošu. Tā kā tas bija tad, kad man ienāca šie te korāla produkti manā dzīvē, tas bija mājas, mājā es sāku lietot, sāku dzert ūdeni, tas ir ļoti svarīgs moments, jo es agrāk nedzēru ūdeni. Sāku dzert ūdeni un sāku, secīgi iet veselības koncepciju. Diemžēl nevaru pateikt, pēc cik ilga laika man pazuda alerģija, jo man bija tiešām viņa izpaudās tikai uz ziedēšanas laiku, pēc tam tas viss man pārgāja. Un man nācās gaidīt nākamo pavasara, lai saprastu, būs vai nebūs. Un interesants moments bija, ka
nākamā gadā tas, ka man ir bijusi kādreiz alerģija, bija interesanta sajūta, tādas kā krevelītes degunā. Tātad kaut kas tā kā gribēja veidoties, bet nekas nenotika. Un tā bija tā lielā uzvara, sapratu, ja es arī alerģiju ir uzvarēta, jo tas bija tikai to nākamo pavasaru, pēc tam arī tas bija pazudis. Bet tagad, kad runāju, es atcerējos vienu momentu par bērniem, kad meitene stāstīja, ka tad, kad man bija 26 gadi, man piedzima jaunākais dēls, piedzima dabiskās dzemdībās, bet tad, kad es viņu gaidīju, tāda 8. grūtniecības mēnesī man bija degundulvu iekaisums. Un tā kā tādā laikā nevar taisīt rengenus, man iegrūda antibiotikas. Un man uz gurniem izmetās tāds mās plekītis. Un es vēl prasīju doktorei, kas tas tāds ir. Viņš saka, tu nekas traks. Bet man jaunākais dēls piedzima ar alerģiju. Un es domāju, no kurienes? No kurienes alerģija bērnam, kurš tikko dzimis maziņš, tieši uz piena produktiem. Un viņam tā alerģija bija kaut kur līdz 2 gadu vecumam. Tie vaidziņi sarkanie, varbūt mamītes zina, ja, tad, kad visi tādi sārti vaigi reaģēja. Ne man, ne vīram alerģijas, no kurienes. Un tagad es saprotu, antibiotikas ir provocējuši sēnes vairošanos organismā, un bērns dzimstot, viņš to visu no manis dabūja, smuku to buķeti. Nu, lūk, tā kā tas viss ir lieta būt, organismu attīrīt, un es šobrīd esmu priecīga, jo vairākus gadus, un tūlīt būs mājas, jā. Tūlīt atkal viss ziedēs, un ir tik laba sajūta, kā tu esi no tām alerģijām brīvs. Tā kā marš visiem tīrīties, kuriem ir alerģijas. Paldies! Paldies, Vineta, par pieredzi un par iedrošinājumu, jā, un tādu marš uz detoks projektu jauno. Jā, paldies tev! Un tagad došu vārdu arī vēl padalīties Sintijai Kalējai ar savu pieredzi. Labvakar. Man pieredze ir ar manu bērnu, kurš piedzima ar visu veidu alerģijām, iespējamajām, kādas vien ir dabā. Un tad, kad 2 gadu vecumā mēs gājām pie alergologa, tad viņam visa rociņa bija ar prolēm. Un doktori teica, te jau vairs nav kur likt. Principā viņam bija visas alerģijas, dzīvnieki, ziedputekšņi, pelējums, putekļi, pārtikas alerģija, pārtikas mazgāšanas līdzekļu, viss. Lūk, un pēc kā viņš, ka tagad Vineta stāst, es arī varu pateikt, manam bērnam vienmēr bija aprocītas, nopuņķotas, kā es vienmēr teicu, ko tu var puņķoties, viņš vienmēr slaucīja to degunu, un kasījās viņš pa nakti, jo viņš negribēja, ka es dusmojos, ka viņš kasās. Bet tā tikai viena lieta. Otra lieta, ka bija milzīgi ierobežojumi. Nekur mēs nevarējām doties, jo visur putekļi. Nevarējām braukt ne uz zooloģisko dārzu, tāpēc autobusā nevarēja sēdēt, ja, jo alergēni bija visur. Un vienīgais, ko es atļāvos izdarīt, tas vienreiz ar savu bērnu aizbraucu uz Klaipēdu, ja, ar autobusu. Tas bija liels notikums. Principā tas viss tā gāja, par to sadzīvojām, visu laiku bija alerģijas zāles, bija vannas, kurās bija jāmazgājās, lai ādai mazinātu šo te kairinājumu, jo pārtiku viņš nevarēja principā nekādu ēst. Un tagad es saprotu arī, ka viņam reiz pa reizē gadījās tādas lēkmes, milzīgas vēders sāpes, kad viņš pa nakti pamodās ar zilām lūpām, teica, man mamma sāp vēders. Un tagad es saprotu, ka tas viss nāk no zarņu trakta, ja? Un tagad jau es esmu gudra. Lūk, un pēdējais, kas bija tas tāds, vienu vasaru bija arī viņam milzīga lēkme ar apceļu, reāli viņš nevarēja paelpot, un mēs aizbraucām uz slimnīcu, un tas bija tāpēc, ka gaisa augustā bija putekļi, pūšana notika intensīva. Principā tad viņam arī izrakstīja inhalātors, un tas tāds milzīgs nekas, jo tas jau nepalīdz, to var tikai novērst kaut kādu lēkmi. Lūk, un tad, kad bija Covid laiks, tad skolotāji viņi vienmēr sūtīja no klases mājās. Ej mājās, jo viņi saka, tev ir iesnas, tu nedrīkst klasē sēdēt, bet es skolotāji runāju pretī, es saku, viņam ir alerģija tikai, tās nav tādas iesnas, bet tā bija tāda milzīga cīņa. Un tad, kad es pati biju izgājusi veselības koncepciju, tad es atļāvos arī pirms 3 gadiem Kārlim, dot viņam tajā brīdī jau bija 14 gadi,
Viņš izgāja detoks programmu, viņš izgāja antiparazitāro programmu, un ko es pamanīju? Es pamanīju, ka viņam nav alerģija. Es negaidīju šo rezultātu, es to nedarīju tāpēc, lai mazinātu viņam alerģiju. Es vienkārši domāju, nu tā, viņš jau tāds pusaudzis, viņš tā kā arī būtu jāpatīra, un tas bija tāds ļoti, ļoti patīkams iegūms. Es esmu ļoti laimīga par to. Un šobrīd, arī augšņi, kad zied, viņam uzreiz pavasarī pirmie, tagad jau augšņi būs noziedējuši tūlīt, viņam nav šīs alerģijas, un viņš brauc uz laukiem regulāri, katru brīvdienu gandrīz, vai ne, un vienīgā baila ir manī. Es vēl joprojām neesmu tā kā pilnīgi palaidusi, bet viņš saka, mama, tu neuztraucies, tu beidz uztraukties, man nav alerģijas. Tā kā fantastisks rezultāts, un es priecājos, un tā visa attīrīšanās notika īstenībā pirms 2 gadiem, jau būs 2 gadi vasarā, un tas darbojās, tas tiešām darbojās. Organisms ir spējīgs izskaust šo te cīņu pats ar savām šūnām un reakciju. Es esmu ļoti laimīga. Paldies! Paldies, Sintija. Brīnišķīgs rezultāts arī dēlam, jo es tagad, kad tu stāstīji, atcerējos, ka man arī bija klienti, kura atnāca uz projektu, jauna meitene, un viņa gribēja, protams, kā jau visas meitenes, grib nomest svaru. Viņai gan nebija nekāds liekais svars, bet viņa vēlējās, tā kā dēļ tā, nekas cits viņai nebija problēmas. Un tad viņa izgāja visu koncepciju, visus soļus pēc kārtas, un tad viņa man ierunāja ziņu, kad aizbraucot ciemos pie mammas uz laukiem, kur viņa ļoti reti, kad braukāja, bet ik pa laikam braukāja. Viņa bija konstatējusi, ka viņai vairs nav alerģija uz kaķa spalvām, ko viņa pat arī tā kā vispār nesaistīja, kad kaut ko šeit var tādu attīrot organismu, tik no tā vaļā. Un viņa pēc tam man teica, ka viņai kādi 5 gadi bija jau šī te alerģija, kad viņa pat labprāt gribētu kaķi sev mājās, bet viņa to neņēma, tāpēc, ka visu laiku bija šī te alerģija. Un attīrot organismu, viņa atbrīvojās no tā. Un te ir jāsaprot tas, man liekas, pats svarīgākais fakts, kas notiek ar tām ziedēm, ar tām smērēm, ar tiem antihistamīnu preparātiem, organisms mēģina mums kaut ko kliegt, ka viņam vajag ārā dabūt, bet mēs ar to visu vienkārši bloķējam un tikai visu sūtam atpakaļ organismā. Un tāpēc arī tas rezultāts nav, viņš ir kaut kāds uz vienu mazu mirkli, bet pēc tam mēs atkal nonākam tieši tādā pašā situācijā, pat ne vēl trakākā, un mums varbūt nāk jau klāt vēl uz kaut kāds jauns, kaut kāds, nezinu, zieds, smarža, zāle vai ēdiens vai vēl kaut kas, kas mūsu organismu atkal vēl vairāk viņš tiek piesārņots, vēl vairāk viņš tiek apgrūtināts ar šīm te visām zālēm, un tas ritenis veļās vēl lielāks. Jo parasti nenotiek tā, kad netīrot organismu, bet lietojot šos te preparātus, kad cilvēkam pārietu kāda alerģija, pāriet tas ziedēšanas periods vai vēl kaut kāds, vai mēs vienkārši izvairamies no tā ēdiena, bet nav šī te nekāda izārstēšanās, arī Vineta raksta, hormoniem ir ļoti spēcīgas blaknes, tas arī ir noteikti jāmin kā viens no svarīgiem iemesliem, kad lietojot šos hormonu preparātus, ir sevišķi maziem bērniem. Vajag vecāki aizdomāties, mēs nojaucam vienkārši hormonālo sistēmu. Mēs dodam organismam kaut kādas ķīmiskas vielas, kas viņam vienkārši tur visu sajūcina prātā. Un pēc tam var rasties patiešām ļoti nopietnas veselības problēmas. Tāpēc mēs aicinam ieklausīties šajā, kad ir jātīra organisms, un to mēs varam izdarīt saudzīgi ar dabas vielām un nekaitējot savam organismam, bet viņš mums būs pateicīgs un mēs jutīsimies daudz, daudz labāk. Varbūt kādi ir jautājumi, vai kādam vēl ir, kas varbūt ko pateikt, varbūt kāds vēl var padalīties, kas mums te nulītes uzlika, kurš ir ticis vaļā Lāsma. Varbūt Lāsma arī var padalīties ar savu rezultātu, ja ir vēl pieslēgusies. Inga mums arī raksta veselības koncepcija, kā sistēma ir tiešām dāvana. Mums un mūsu veselībai kolosāli rezultāti. Paldies, patiešām
man liekas, no tiem rezultātiem tikai un vienīgi var iedvesmoties, kur cilvēkam 25 gadus ir uz burkāniem, ja? Uz vienkārši pat neiedomākamajām lietām, ko mēs ikdienā vienkārši normāli lietojam, ja? Un tad beigās tu neko nevari vairāk. Bet tad, kad iztīra organismu, tad visu var. Jā. Ai, varbūt tev kas, ko... Jā, Marita. Jā. Man ir tieši tas periods, man vienkārši draudzene iedējums, ka man no zālēm ir alentija arī, tā kā, pagājušajā nedēļā nokļuvu slimnīcā un teica it kā, ka no šokolādes, un, es potēju to adrenalīnu potu un visu pārēju, un, vienkārši viss sagājas grīstē, un tagad arī kaut kā jādzer zāles, man pilnīgi bāz dzert, man vienkārši tik prasiņošana, un man lika koncepcijas tablets no šodien sākt, un es vienkārši tagad iedzeru, un vai gaidu, būs man alerģija vai nebūs. Tā neforša sajūta uz laiku. Jā, protams. Par tīrīšanu, es tā domāju, kā tas viss notiekās, kur man jāgriežās. Jums jāgriežās ir pie tā cilvēka, kas jums iedeva šo te Zoom linku un jums vairāk visu pastāstīs. Man teica, ka pie jums ir jāgriežās, jā. Ja viņa arī, tad to pēc tam droši. Jā, tad rakstiet tam cilvēkam, kas jums iedeva Zoom linku. Un jā, tā kā ir iespējams atrisināt šīs problēmas. Aiju, tev varbūt kaut kas ko pateikt? Jā, es taču solīju jums lekcijas sākumā padalīties arī ar savu pieredzi. Jā, Aijas rezultāts. Jā, mans stāsts ir saistīts ar meitas veselību. Viņai šobrīd ir 15 gadi, bet jāsaka, kad visu bērnību, līdz 10, 12 gadu vecumā viņa ļoti daudz slimoja, mēs ļoti daudz staigājām pa dažādiem ārstu kabinetiem, un tā skaitā arī pie alergologa, protams, un pie lora, un pie gastroenterologa, līdz mums uzlika šo diagnozi vegetatīvā distonija. Un, ja ir šī diagnoze, tad sūdzības var būt jebkādas. Un viņai tā arī bija. Viņai ne tikai griezās galva un bija satraukums, bet viņai bija arī slikta duša, sāpēja vēders, bija šie apetītes sudumi, vienkārši. Un tad mēs gājām uz pārbaudi pie gastroenterologa, tā kā saprast, vai ar to ir viss kārtībā, un tur mums uzlika šo alerģiju, kas ir piena laktozes nepanesamība. Un tad, sākās mums tā visi šie ierobežotie uzturi, pirkām biezpienu bez laktozes, krējumu bez laktozes, pienu bez laktozes, visu bez laktozes. Ļoti, ļoti uzpusējām to uzturu. Un tad paralēli, es iepazinos ar korāļu klubu un sākām, tā kā dēļ nervu sistēmas, sākām tīrīt organismu, iziet šo bērnu antiparazitāro programmu, kas ilgs 21 dienu, klāt likām nervu sistēmai produktus, un kurā brīdī viņai pazuda šī alerģija pret piena laktozi. Ja? Es pat nepamanīju. Šobrīd mēs vairs to neievērojam, lieto uzturā dažādus produktus, un šīs sūdzības viņai praktiski nav. Tāpēc vai tas bija uz nervu pamata, vai uz to, ka mēs iztīrījām organismu, izgājām to antiparazitāro programmu, es nemāku pateikt, bet izejot šo kursu, tā alerģija arī atrisinājās. Bet mums vēl ir arī otra veida alerģija, un tā ir uz putekļvērcītēm, un viņai visu laiku bija šis aizliktais deguns jau kopš dzimšanas, viņa bieži slimoja ar iesnām. Un tad Lora kabinetā, par cik vienmēr konstatēja šīs zilgani pelēkās gļotādas, tad alerģiskas iesnas, uztaisīja to testu uz alergēniem un parādīja, ka putekļvērcītes alerģija. Un tā mūs uzsēdināja uz imūnterapiju, kas ilga 3 gadus. Mēs katru mēnesi braucām uz vienības gatvi pēc šīm potēm, imūnterapija. It kā skan ļoti nevainīgi, bet, ja tajā visā iedziļinās, tad ko tam bērnam katru mēnesi tu špricē, kas to lai zina. Un tikai tagad, kad es jau esmu gudra mamma, es brīvprātīgi atteicos no šīm potēm un sapratu, ka es arī šo putekļvērcītes alerģiju gribu atrisināt dabīgā veidā, bez šīm potēm. Un viņa šobrīd ir izgājusi man vienu
parašilt apli, un mēs jau nepotējāmies, man liekas, jau gadu. Un mēs iztiekam, nav šie alerģiju sāsinājumi. Vienīgais ir varbūt, kad aizbraucam uz laukiem, kad ir tā vide cita, tad viņai parādās šie simptomi, bet tad man par rokā ir dabas vielas, un mēs zinām, kā norēģēt. Tad viņa ātri sadzer skudru koka mizu, ķiplociņu, lakricu, H500 ar korālu mainu, un tad tie visi simptomi tā ļoti labi atkāpjas. Un vēl ļoti labs ir šis kolodiālais sudrums, ko viņa pūta actiņās vai liek vienkārši kompreses, lai noņemtu to tūsku. Tā kā šādi dabīgi ir daudz veselīgāk un jāsaka jau šobrīd pusauģa vecumam nekaitīgāk nekā šīs potes, kas mums būtu aiznesušas, es nezinu, cik tālu. Jo tas atslēdz tikai imunitāti, iedzen to problēmu vēl dziļāk, bet nerisina reāli saknē. Lūk, un tagad mums ir jau pasūtīta nākamā parašilta paka, jo gribām, tā kā pilnībā brīvākas nekā alerģijas. Tā kā, tāds mans stāsts ar 2 veidu alerģijām. Jā, paldies, Aija. Tāpēc arī tev noteikti šī tēma arī bija tāda aktuāla, vai ne? Lai dalītos ar citiem. Un es skatos, kad Marija arī ir jautājusi, kā var pārbaudīt histamīnu līmeni organismā. Ar histamīnu līmeni ir tā, ka viņš ļoti strauji var mainīties arī, tāpēc tās analīzes, kad taisa, tad arī varbūt viņš ir augšā, viņš var būt arī lejā, un grūti tā noteikt tādu konkrēto. Bet te mums ir Ingrīda atbild, kad asins analīzēs, un arī ir arī alerģiju marķieri. Un arī Ingrīda raksta var padalīties ar savām zināšanām. Pirmā asinsgrupa nedrīkst lietot pienu un kviešus. Tā kā lūdzu, ja ir kādam pirmā asinsgrupa, ņemiet vērā to. Varbūt kāds var komentēt, kam ir pirmā asinsgrupa un visu ēd šo. Jā. Kā tīrs organisms noteikti, kad pārstrādās visu un nekādas reakcijas nebūs uz neko. Jā, tā kā varbūt ir vēl kādi jautājumi. Izskatās, ka nav vairāk jautājumi. Visi vai ir pārdomās. Vai? Jā, paldies, Krista saka. Labi, tad, ja jautājumi nav, tad lai mums viss skaists pavasaris, lai mēs varam izelpot katru puķi, katru, mežā augošo stādiņu, lai mums patiešām visiem ir laba veselība, gan mums pašiem, gan mūsu bērniem, gan visiem mūsu radiniekiem riņķī un visiem. Jā, Vineta raksta, visi ejam attīrīties. Jā, tā kā droši sakontaktēties ar to cilvēku, kas jums deva šo ierakstu, un tad jau tiksimies tīri un baudīsim. Atā. Atā visiem. Paldies par uzmanību.